Varbūt tu vari pastāstīt, kas ir tāds smieklīgs gadījums, kas ir bijis izstrādāts. Smieklīgs. Kas mums ir bijis smieklīgs? Es varētu teikt, kas ir bijis bēdīgi smieklīgs. Ja? Bijis tā, ka, pieņemsim, atnāk veikals, sainstalēt entiem moduļu virsū, un veikals ir diezgan briesmīgā stāvoklī, mums viņš jāpārņem. Es atceros, tie bija paši sākums. Mēs paņemam to veikalu un sākam viņu labot, un loģiski viņš tur brūk nost, un mēs sakam, tev tas veikals ir baigi sliktā stāvoklī, varbūt lētāk sanāks jaunu uztaisīt, un klients, piemēram, saka, man tur brāļa dēls viņu taisīja, es viņam uzticos, un viss tur, tā kā es viņam uzticos, visam jābūt čotkam, viņš uzticās vairāk tam brāļa dēlam, nevis, mums tur programmētāji 10 gadu pieredzi, nevis programmētājiem, un tad beigās sanāca tā, ka, mēs vienkārši ejam, cīnamies un mocamies, mēs vienkārši, pateicām, ka mēs to izdarīsim, mēs izdarījām, protams, lielos zaudējumus un tā. Bet tas bija tāds smieklīgs projekts, drīzāk teikt, tāds.